Un tagad grib notestēt savus spējas pret VTV vienotās līgas labākiem. Lieliski piespēle uz Landāku. Jakovičs un Loverīs to noteikti var iedot. Loverīs ložās sodu laukumā. Labi piespēle un Bērziņš meklē tīmu groza apakšā. Tālāk Pasačniks ar bumbu un Bērziņš. Lāks pazaudē bumbu pie 3 metru līnijas. Bērziņš ieskrējies. Pasačnikam nogādāt bumbu sodu laukumā un vēl šķīts metiens ar lielu pretestību. Nav precīzi Loverīs. Atdodoties sēžus uzbruk. Свои шансы остаться на 6-й строчке. Посмотрим, как будет дальше развиваться события. Конечно же, Уникс предпримет массу усилий для того, чтобы в свою очередь один из 22 очковых бросков реализовал ВЭФ. А я вот хотел обратить твое внимание вместе с ним, но Андрей Матыюнов, мы понимаем, уже очень долго не появляется, и стабильность состава, огромное количество травм. Nav precīzs bumba pie Robinsona. Vēfam ļoti daudz atlapšās bumbas uzbrukumā. Un Žeralds uzreiz nogāda. Ļoti elementāra recepte spēlēt līdz beigām. Un šeit Andžejs Pasačniks. sākumā, ka vislabākie spēki ir šodien Jevgeņija Pašutina rīcībā. Tā gluži nav lieliska timbas piespēle. Katrs rezultatīvs un man liekas arī ļoti interesants basketbols skatītājiem. Tikmēr VF Rīgas komandā laukumā nāca ir Andžejs Pašučniks. Komandas un arī spēles rezultātīvāko spēlētāju 11 punkti un 5 atlikušās bumbas. Rīgas VF komandai, vēl savā laukumā jāuzņem Kazaņas Uniks svētdien un pēc tam, precīzāk sakot, 3 izbraukumu spēļu sēriju. Pēc tam 22. martā Maskavas apgabala. Ļāvusi Kedžo gūt pirmos 2 punktus otrajā puslaikā. Viņam personīgi Pasačniks tur nedaudz saminstanās. Metiens, tā bija manu vaina. Tā kā ļoti tādā ziņā labs partners, labs komandas biedrs un Žeralds Robinsons. Pasačniks var spēlēt 1 pret 1, šobrīd par to neizšķirās. Jakovičam metiens.